Mani sauc Ieva Sprīdža. Mēs atrodamies Mārupas novadā, ja tā precīzāk, tā paša Cenu tīreļu purvu malā. Atrodamies ražotnītē, kurā tiek ražoti un arī tika uzsākta ražošana dabas gardumiem ar rociņu. To ideju kā tādu ļoti daudz palīdzēja īstenot līdz galam uzņēmējdarbības speciālisti. Un tad, kad šis biznesa plāns tika uzrakstīts, tad arī aicināt iesniegt arī biznesa plānu konkursā laukiem būt. Es pat varētu teikt, ka LLKC ir tāds maziņš trampolins jauniešiem biznesa uzsākšanā, jo ļoti palīdzēja saprast to ideju. Viņi ļoti iedvesmoja mūs un aicināja nebīties no kaut kādiem ļoti lieliem dokumentu slogiem. Tad, kad tika iesniegts biznesa plāns, tika piereģistrēts arī PVD, iegūt mairažotāju atļauju, un var teikt, ka no tās mairažotāju atļaujas mums ir pusotrs gads. Mēs piesaistījām mentoru no Dārzkopības institūta, kur arī man palīdzēja izvēlēties uzņēmējdarbības speciālisti, un ar šo mentoru palīdzību mēs izstrādājām augļu bumbiņas, kas patiesībā ir inovatīvo pārtika, ar kuru mēs arī piedalījāmies LLKC organizētajā Rīga Food. Novēlējums jaunajiem uzņēmējiem būtu tāds, ka nebīties, iet jautāt visiem speciālistiem pēc kārtas, klausies lūdzu, nāc man palīdzi, ņemt visu, ko viņi jums dod,